Pēc terora aktiem Parīzē Latvijas premjerministre Laimdota Straujuma paziņoja, ka grupējumam Islāma valsts jeb Daīš, kas uzņēmusies atbildību par 130 cilvēku nogalināšanu Francijas galvaspilsētā, pievienojušies ne vairāk kā 5 Latvijas iedzīvotāji. Drošības policija vēlāk minēja, ka ir grūti pierādīt, vai viņi tiešām piedalās kara darbībās Sīrijā, kur organizācija Islāma valsts ir viena no karojošām pusēm. Mēs apzinājām 2 latviešus, kas ļoti ticams bijuši vai ir joprojām iesaistīti kaujās Sīrijā. Abu pārtapšana no ierindas musulmaņiem līdz kaujiniekiem notikusi pa atšķirīgiem ceļiem, taču abi bijuši noslēgti un daudz laika pavadījuši virtuālajā vidē. Viens no viņiem ir Māris Ahmeds Bergholts. Viņa pievienošanos kaujiniekiem Sīrijā pētīja Linda Sloka. Strauji novecojis un oranžas krāsas ieslodzītā drēbēs, tāds pēc 3 mēnešiem pavadītiem Irākas cietumos pirms vairāk nekā 10 gadiem Latvijā atgriezās toreiz vēl socioloģijas students Māris Bergholts. Iespējams, tieši tur pavadītais laiks bija skaudrs pavērsiens viņa līdzinējā dzīvē, kas ietekmē arī tālākos viņa lēmumus. 2003. gada vasarā, 22 gadu vecumā, Bergholts kā jauns musulmanis devās uz tuvajiem austrumiem. Kā vēlāk Bergholts apraksta savā grāmatā, viņa mērķis bija iemācīties rituālo lūkšanu un iegūt papildu zināšanas par islāmu. Turklāt, ja atlikt laiks, plānots bija veikt socioloģisku aptauju savam bakalaura darbam par demokrātiju Arābu valstīs. Tā kā uzturēšanās Turcijas galvaspilsētā Ankarā bija dārga un Bergholtam tur neizdevās iegūt Sīrijas vīzu, viņš nolēma doties uz vienu no Irākas senākajām pilsētām Irbilu. Izvēlētais maršruts veda cauri Mosulai. Tajā kāds vietējais viņam nozaga fotoaparātu. Bergholts interesējās, vai kāds nepazīst zagli, taču rezultātā vietējie Bergholtu nodeva ASV karavīru rokās, kuri viņu jau uzskatīja par ārvalstu kaujinieku. Viņš aizbrauca principā kā Māris, bet iekšēji sirdī, kā viņš teica, mazlietiņ jau kā Ahmeds viens. Īsti viņš vēl nebija musulmanis, viņš vienkārši, saku, tas viss tas cietums un tā Korāna, jā, ko cietumā laikam vienīgais, kas tur bija, viņa glābiņš, jā, prombūtnē lasīt to Korānu. Un tā Korāna tā laikam viņu paņēma, un kā viņš teica, viņš izveidojās jau par to Ahmedu II. Bergholtu esot spīdzinājuši un vadāja no viena cietuma uz otru. Jau vēlāk pasaules mēdījus pāršauts fotogrāfijas no Irākas Abu Graibas ieslodzījuma vietas. Tieši tajā pašā laikā, kad cietumos mita Bergholts, ASV karavīri nežēlīgi mocījuši un izsmējuši irākiešus. Ja neskaita Humvī durvju triekšanu pret manu galvu, tad man nozīmīgu rētu nepalika, jo lielākoties viņi daudzīja ar plastmasas pudeli vai grāmatu pa galvu, jo tas neatstāja zilumus, lai gan var izraisīt smadzeņu satricinājumus. Lai nu kā, es pavadīju šajos cietumos kopsumā gandrīz 3 mēnešus. Rituālo lūkšanu es iemācījos, un no daudzīšanas mana veselība atkopās. Lai gan vispār Camp Buka cietumā amerikāņi veica neglītu vēršanos pret cietumnieku veselību. Viņi ūdenim piebēra tik daudz chlora, ka tas kļuva kaitīgs veselībai. No tā dzeršanas sāpēja kuņģis, nieres un galva. Jo chlora ūdenī bija tik daudz, ka pēc mazgāšanās chlors noēda ādu no plaukstām un pēdām. Es neiebraucu karā, bet tiku ievests, jo Irākas Kurdistānā nav un nebija kara. Arī Krievijai tajā laikā notika karadarbība Čečenijā, bet neviens taču nesaka, ka vilciens Rīga-Maskava ved uz karu. Pēc piedzīvotā atgriežoties mājās, gūtā atziņa bija skarba. Ja Amerika grib cīnīties pret terorismu, tad no pirmajām 10 raķetēm vajadzēja 2 aizsūtīt uz Baltonām, Vašingtonā. Turpmākie gadi aizritēja samērā mierīgi. Bergholts absolvēja universitāti, aizvien aizrautīgāk interesējās par islāmu un izveidoja musulmaņu kopienas fórumu internetā. 5 gadus pēc atgriešanās no Irākas, 2008. gadā, Bergholts nolēma braukt uz Sudānu studēt arābu valodu. Tur nesot gājis viegli, sadzīves apstākļi bijuši briesmīgi, taču Bergholts nesot sūdzējies. Arī šeit Latvijā, tad, kad viņš cieta un tad, kad viņu tur izsmēja un tad, kad garīgi viņš cieta, viņš bieži klusēja, viņš neteica, viņš ļoti daudz laika pavadīja internetā, ļoti daudz laika pavadīja pie datora, jā, tais fórumos un visu, ko viņš tur rakstīja, darīja un arī ļoti daudz rakstīja un lasīja ļoti daudz.
Viņš nebija tāds sabiedrības cilvēks. Esot Sudānā, Berholts uzrakstīja grāmatu. Tajā viņš izklāsta islāma pamatnostādnes un dalās personīgajā pieredzē. Tajā nav nekā radikāla, taču drīz pēc grāmatas izdošanas Berholta dzīve mainījās. Viņš pazuda. Savukārt latviešu musulmaņu kopiena publicēja paziņojumu. Oficiāli kopš 2012. gada vasaras Ahmeds ir pazudis bez vēsts. Pēc neapstiprinātas informācijas viņš ir izgājis dieva ceļā tuvajos austrumos, kur visdrīzāk ir kļuvis par pirmo Latvijas šahīdu. Šahīds ir moceklis, kurš miris apliecinot savu ticību. Tomēr de facto izpētītais liecina, ka vismaz to brīdi Berholts nebija kļuvis par teroristu pašnāvnieku. Taču tas nenozīmē, ka viņa dzīvē nebija izmaiņu. Apmēram pēc pusgada ilgas klusēšanas Berholts uzrakstīja savai mātei, ka nonāca Sīrijā. Tajā pašā laikā norādot, ja viņš iegūšot biļeti uz paradīzi, viņai par to tikšot paziņots. De facto rīcībā esošā informācija liecina, ka 2013. gada pavasarī Berholts centies atbrīvot ieslodzītos no Alepo cietuma. Visticamāk, viņš bija iesaistījies kādā no kaujinieku grupējumiem. Tobrīd Berholts jau pats apzinājās, ka Rietumvalstīs viņš tiek uzskatīts par teroristu. Un ASV drošības iestāžu pārstāvi apciemojuši Amerikā dzīvojošo māsu. Vienā no kaujām Berholts savainojas roku. 2013. gada oktobra beigās māte saņēma pēdējo ziņu no tobrīd 33 gadus vecā dēla. Taču tā nebija atveda vēstule. Tajā viņš aprakstīja, kā dzīst viņu roku un interesējās par savu māsu. Ir divi varianti. Vai nu viņa vairāk nav, vai nu viņš ir gājis bojā tajā Sīrijā, vai nu viņš ir nebrīvē. Bet to, ka viņš spridzinātu, kļūtu par šahīdu, spridzinātu citus cilvēkus, es nekad tam nenoticēšu.